Es mācos sasveicināties latgaliski, jo man ir dažas brīvas dienas, kuras esmu nolēmis pavadīt Latgalē, to apceļojot. Līdzi ņemšu Apgāde zvaigzne ABC tikko izdoto jauno grāmatu, kuras autori ir Anna Rančāne, 12 Latgales loki. Un lūk, ar šiem vārdiem Vasali Latgalā arī sākas šī grāmata. Es priecājos, ka grāmatā ir tik daudz dažādu interesantu aprakstu par 12 dažādiem maršrutiem. Man ir jautājums, ar ko sākt? Atbilžu varianti daudz. Varbūt ar Rāznas loku, varbūt ar Ludzu, kas ir Latvijas senākā pilsēta. Lai pareizi atrastu atbildi, domāju, pirms dodos ceļojumā, uzaicināšu studijā zinošs cilvēks. Sveiks, Lūdnāc! Vasals! Šis ir ne tikai tāds ceļvedis, kas tev parāda, kur, ko braukt un kā skatīties, bet arī ar tiem cilvēkiem, viņu stāstus, viņu aicinājumu un, respektīvi, tur ir, tas pats sāls, jā. Tas Latgales biezums tur ir, jā. Kā tu vērtē Annu Rančāni kā aprakstnieci, jo līdz šim viņa mums bija zināma kā dzejoļu krājuma autori, 7 dzejoļu krājumiem viņa ir autori? Es teiktu, šis īstenībā ir ļoti labs darbs, īsts meistardarbs, jo šeit es esmu lasījis daudz ceļvežus, bet šis atšķirās tomēr. Šeit ir gan viņas bagātā valoda, kā aprakstošā daļā, gan arī šīs te intervijas, kas ir iekšā, kur, sākot no to, kā gatavot šmakovku un kā jāizgatavo. Ar to būtu jāsāk. Ar kuru būtu jāsāk. Un noteikti pagaršot mālu, vai viņš šņakst gar zobiem vai nē, vai sanāk labi podi, jo Latgalē labi podi ir no vietējā māla, nevis no Zemgales vai no Lietuvas māla. Tā kā... Labi, Uldi, iesākumā tu esi mani intriģējis. Saku tev paldies. Tiekamies kādu no 12 loķiem. Jā, droši. Atā. Lūk, šādi ieinteresēts par šo jauno grāmatu un tās autori varētu pat uzaicināt viņu studijā, pirms es dodos. Kopā ar Apgāde zvaigzne ABC vadītāju Viki Ilgoku. Vasali studijā. Vasali. Kādā veidā šis emocionālais rakstīšanas stils kalpo ne tikai dzejoļos, arī šajā grāmatā? Laikam jau cilvēks nevar pārtapt, kāds viņš ir, tāds viņš ir, un arī tiekoties ar turistiem. Es tomēr laikam pirmām kārtām esmu, iespējams zēniece, nevis gide, jo es nemaz tik labi nerunāju. Es vairāk uz viņiem skatos, ar viņiem sarunājos, varbūt, bet mēs ļoti labi saprotamies jau 10 gadus. Tavuprāt, kādā veidā šī tēlainība izpaužas 12 Latgales lokos kopā ar Annu Rančāni? Zini, man ir jāsāk no sākuma. Mūs saveda kopā Facebooks. Un Anna tur ļoti aktīvi raksta, un tieši tas viņas jutīgums, tā garastāvokļa noskaņu maiņa bija tā, kāpēc es sāku ar viņu sarakstīties. Un tā sarakstoties tapa arī doma par šo grāmatu. Un tas nemaz nebija sen, tas gads nav īsti riņķī, ka mums rokās ir grāmata. Un man prieks, Anna ļoti emocionāli teica, ka sajūta tāda pati, kā kad rokās ielika pirmo mazbērnu. Grāmata ir ļoti sirsnīga. Un es arī ļoti mīlu Latgali. Mums Latgalē ir daudz grāmatnīcu, un katra tāda grāmatnīcas atvēršana ir milzīgs prieks. Un Latgales ļaudis, daba, braukt, fotografēt, un tāpēc es nelasu vienaldzīgi. Un Annai vienmēr klāt ir kāds tāds punktiņš uzī, kāds vērtējums, tāda noskaņa, rakstot par vietām, kas viņai ir tuvas, par pilsētu, par cilvēkiem. Tā mīļi. Gribas grāmatu lasīt un gribas braukt uz Latgali. Jā, spilgti Annas rakstības stils ir redzams arī aprakstos par Rāznas ezeru, Mākoņu, kalnu, Lipuškiem, Daugavpils cietoksni. Lūk, es nolasīšu fragmentu, kur, manuprāt, ir tēlainības un izziņas apvienojums. Pēc ūdens tilpuma Rāzna ir lielākais Latvijas ezers, un tā platība ir 57,8 kvadrātkilometri. Vispār jau pēc platības Lubāna ezers ir lielāks taču. Kur paseklajam un vecpuisiski slinkajam Lubānam līdz trakulīgajai skaistulei Rāznai. Rāznas ezers tik tiešām atgādina
jūru. Kādas īpašas personības vēl var sastapt ceļā, ne tikai lokos, bet arī grāmatā? Nu, te jau viņi ir minēti. Man uzreiz uzšķirās Annīte Strupka Annīte no Susājiem, kas cep maizi. Un līga ar Ēriku Kondrāti, kur ir arī tie ir Luzas Virsaitis un Luzas karaliene. Anna, kā tavu rakstniecību ietekmē tavu ikdienu? Būtībā tā, ka man tā ikdiena ir tikai tā, ir vainu darbs vai citi darbi. Tad, kad nav darba televīzijā, tad ir raksti žurnāliem un darbs arī ar turistu grupām. Un šovasar man tiešām bija diezgan daudz turistu grupu. Tas ir tāds interesants darbs, jo pirms katra brauciena es ļoti satraucos. Un būtībā es gatavojos katram braucienam tādam svētceļojumam, jo ir gan fiziski jāsagatavojas, protams, jāsaliek, viss jāsakārto, somiņa jāsaliek, un arī kaut kā tā jānoskaņojas un bail kaut ko nesajauc, un bail, lai viss būtu kārtībā, un lai visiem patiktu, un pēc tam atgriezies, un tad jūties gan iztukšojies, jo tas ļoti noguris, gan arī tāds, tā kā piepildīts. Šīs grāmatas iecere tapa tādā ļoti smagā laikā, ka man likās, ka es neko vairs nespēju un neko vairs nevaru, un tad es sāku rakstīt. Tiešām šis smagais laiks tā kā pats aizgāja pats no sevis. Tā tiešām arī lasot ir tāda arī nedaudz meditatīva sajūta. Ja, tāda. Paldies, Anna, ka atrad laiku pie mums šeit iegriezties. Grāmatu somā laiks ceļojumam. Jāatcerās tas, ka pirms tu dodies ceļojumā jāpaveic visi darbi šeit pat uz vietas. Esmu apsolījies sev un arī jums savā darbu sarakstā ielikt punktu, ka katru ceturtdienu es jums stāstīšu par jaunumiem, ko izdevs Apgādes zvaigzne ABC, un šoreiz to darīšu kopā ar Viju. Vija, lūdzu. Šī grāmata arī ir ceļojums. Ceļojums uz Indiju. Un ne tikai. Grāmatu uzrakstījis Gregorijs Deivids Roberts, kurš būdams aktieris, būdams žurnālists, universitāte beidzas ar izcilību, šķirās no sievas, zaudēja tiesības uz aizbildnību uz savu meitu, sāk lietot narkotikas un sāk laupīt. Laupa ar rotaļu pistoli, turklāt ļoti pieklājīgi. Viņu meklē, viņu noķer, viņu notiesā uz 19 gadiem Austrālijas cietums, īpaši apsargāts cietums, un tur viņu spīdzina. Viņš to neiztur, un viņam izdodas izbēgt. Pilnīgi neticami dienas laikā pāri mūrim pie galvenajiem vārtiem. Domāju, tas nav iespējams, bet ir. Un grāmata sākās ar to, kad viņš ierodas Bombejā. Grāmata ar filozofiju. Grāmata, kur varētu teikt dzīves jēgas grāmata. Grāmata, kas rada katarsi. Manā eksemplārā patiešām no vienas vietas ir pasvītrojumi. Es pat grāmatas beigās esmu rakstījusi tēmas, par kādām šeit tiek runāts, piemēram, par ciešanām, par mīlestību, par tiešām to, kas katram no mums ir būtisks, pie tam grāmata ir absolūti traka. Tādi piedzīvojumi, tādi notikumi, mafija, vēlāk Afganistāna, neticams mīlas stāsts. Grāmata maksā 19 lati 99 centīmi. Tu teiksi dārgi. Es tiešām veikalā ļoti bieži veru vaļā savu planšetdatoru un rādu, ka Igaunijā izdevēji arī ir baidījušies šo grāmatu izdot tādu vienu lielu, sadalījuši mehānisku uz pusēm, 2 brošūras, bet cena kopā rēķinot ir 48,70 €. Tātad gandrīz 35 lati. Mēs esam to izdarījuši uz puscenu lētāk. Mums ir zelta priekšlaps, mums ir šķirlentīte, grāmata dāvana. Jā, tā kā teikt, ja mēs gribam šādus labus tulkojumus, un tulkojums ir izcils, Māra Poļakova ir tulkojusi, šīs grāmatas šādus lielus darbus, es teiktu, vajag lasīt, vajag atļauties nopirkt vismaz kā dāvanu.
Tā ir viena no manām mīļākajām grāmatām, lai neteiktu, ka šobrīd pati mīļākā. Jā, es sekoju līdzi arī tavai sajūsmai, manuprāt, tev lasot manuskriptu. Tas bija izteiksmīgi, bet es skatos, ka mums arī dzīves pamācību grāmatas un grāmatu zagli. Grāmatu zagli. Markus Zusaks, austrāliešu rakstnieks. Gluži tāpat kā ar Šantarāmu ilgi šī grāmata gulēja izdevniecības plauktā. Par Šantarāmu mēs domājam, cietumnieks, izbēdzis raksta. Kaut kā tā. Tas nekas, ka visā pasaulē viss trako, visiem vajag šo grāmatu. Grāmatu zagli. 39. gads Vācija. Nacisms nāk pie varas. Stāstu stāsta nāve. Ilgi domājām. Visā pasaulē grāmata tiek izdota. Gudrīdu ir tāds portāls Gudrīds, tātad labākā lasāmviela. Šī grāmata ir pirmajā simtniekā gadiem atzīta par mūsu laika vienu no labākām grāmatām. Desmitiem, simtiem tūkstošu komentāru pozitīvi neizturējām, izdevām. Fantastiski poētiska, skaista grāmata, ļoti, ļoti laba literatūra. Absolūti nav drūmuma. Šis nāves stāsts ir suģestējošs, apburošs un par grāmatu tiešām tā arī tiek teikts, ka grāmata izsit no līdzsvara, liek domāt un slavina dzīvi. Tātad grāmata, kas visā pasaulē ir slavena, atzīta, un visiem tiem, kas grib baudīt labu literatūru, no sirds iesaku. Ļoti neparasta, ļoti, ļoti skaista grāmata. Kad es redakcijā teicu, kad es baidos no tā, ka Šantarāms beigsies un man nebūs ko lasīt, tad man kolēģi teica grāmatu zagli. Tā ir jālasa. Vai jūs jau lasat jaunāko Olsena grāmatu Vēstule pudelē? Šis detektīvu romāna autors šobrīd viesojās Latvijā, un mums jau viņš ir pazīstams ar tādām grāmatām kā Sieviete būrī un Fazānu slepkavas, par kurām arī esam vairāk runājuši mūsu raidījumos. Laba ziņa tā, ka nākošajā raidījumā jūs dzirdēsiet sarunu ar šo autoru. Vija, bet ar ko mēs turpinām? Mēs ar nelielu hipnozes seansu varam mainīt savu dzīvi un kļūt laimīgi. Tātad grāmatā ir disks. Pols Makenna ir jau Latvijā populārs un slavens, jo iepriekš ir iznākušas grāmatas par to, kā mainīt savu dzīvi un kā atmest smēķēšanu. Es domāju, ja atmet smēķēšanu, principā cilvēks jau pēc kāda laika kļūst laimīgs un apkārtējie noteikti. Tad vēl tādas dzīves jēgas grāmatas Ošo. Vispirms esi, pēc tam tu vari veidot attiecības, viņpus Marsa un Venēras, tātad par sievieti, vīrieti un dzīvi, un rāmais prāts. Rāmajā prātā interesanti, ka ir arī par lasīšanu. Kā jautājums nav par lasīšanu daudz, bet gan par lasīšanu maz, bet iedziļinoties. Tad mums ir arī praktiskās grāmatas. Piemēram, angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas. Grāmata, kura tiešām mūs pārsteidz, jo izrādās mūsu dzīves gudrības, mūsu sakāmvārdi un parunas ir arī citiem un ļoti līdzīgs. Tātad, ja ir angļu sakāmvārds un paruna, autori ir likuši pretī latviešu sakāmvārdu vai parunu, vai arī tad ir tulkots, ja gluži ir kaut kas jauns. Un ir arī tātad alfabēta kārtībā tas viss grupēts. Un, lai būtu vienkāršāk, pēc tam šie sakāmvārdi parunas ir vienkārši alfabētiskā sarakstiņā, un otrajā daļā atkal ir latviešu sakāmvārdi un parunas, un pretī angliski. Grāmata būs laba gan tiem, kas tulko, gan studentiem, arī mācību procesā vai vienkārši interesantiem, jo vispār tādi aforismu sakāmvārdu krājumi jau ir ļoti, ļoti populāri. Turklāt valodu jau vajag greznot, ja mēs gribam pārsteigt angļus vai savus ārzemju partnerus, tad tur var pašpikot. Grāmatiņas, kas veltītas veselības tēmai, tātad zemestauki un pelargonijas. Visi droši vien Latvijā atcerās, kā kādreiz padomju laikos pret ausu sāpēm tika lietot pelargoniju lapas. Šis te augs ir lietojams daudz plašāk, un zemestauki
To lieto arī pie audzējiem, pie citām slimībām. Tātad kā pareizi sagatavot zemes taukus, kā tos atrast, atšķirt no pūpēža. Tātad tādas praktiskas grāmatas. Vēl ir nākusi klajā jauna grāmatiņa angļu valodas minikurs. Tātad šeit ir MP disks un tiek apsolīts, ka jau pēc 5 stundām lietojot šo grāmatu, jūs varat jau sākt runāt. Nu, protams, ir šeit materiāls arī vairākām stundām, pēc tam gan vingrinājumi, gan vārdu krājums. Tātad laba tāda maza grāmatiņa, ko var paņemt līdzi. Un iepriekš jau ir iznākusi šī te tāda arī spāņu valodas īstais kurs arī pēc 5 stundām. Tu jau sāc runāt. Ir iespēja. Lūk, jaunajiem ģēnijiem. 2 grāmatiņas, tagad visas viktorīnas un dažādas prāta spēles ir ļoti populāras, tāpēc mēs esam sagatavojuši šādas te 2 jaunus izdevumus. Tu vari būt gudrāks gan par savu skolotāju, gan pats par sevi. Un, nu jā, vēl jau dārzā. Šo to var atrast. Balandas, šo to var atrast, viss ienākās. Un Butenko zaļā dzīve ir Latvijā zināma un populāra. Šī ir jau praktiska grāmata, ļoti, ļoti daudz kokteļu, kā tos sagatavot, bet ir ne tikai receptes. Butenko mums atgādina, ka zaļos augus vislabāk kokteļos jaukt ir ar augļiem, nevis, piemēram, ar dārzeņiem, sēklām un riekstiem, kā arī citas praktiskas gudrības, kā saglabāt savu veselību. Un interesanti ir tas, ka viņa uzsver, ka viena veida zaļumus nevajag lietot ilgstoši un daudz. Nu, teiksim, mēs blenderējām nemitīgi spinātus vai pētersīļus, jo zaļajiem augiem tomēr ir tādas arī vielas, kas ilgstoši lietojot var mūs kaut kā ietekmēt, un tāpēc to vajag visu laiku mainīt. Grāmata veselīga dzīvesveida kopējiem, tā būs patiešām liels prieks. Kurš gan nezina Gvinetu Paltrovu? Jā, bet ne visi zina, ka viņa gatavo. Grāmata Sava tēva meita ir būtībā ļoti interesanta pavāra grāmata, kur katrai receptei priekšā ir arī kāds individuāls stāsts. Kāpēc Sava tēva meita? Tāpēc, ka Gvineta Paltrova šo lielo mīlestību pret gatavošanu, viņa saka, ka viņa ir amatiere, bet te jau viņa ļoti izskatās pēc profesionāls, ir ieguvusi no tēva. Un stāsts arī sāks ar to, kā viņa kopā ar tēvu ir gatavojuši, kā ēst gatavošana. Ir bijuši patiešām ģimenes svētki. Tāpēc arī grāmatai ir apakšvirsraksts gardi ēdieni, vienkāršas receptes kopā būšanai un ģimenes svētkiem. Tātad ēst gatavošana un kopīga pusdienošana, brokastošana, vakariņošana var būt lielisks ceļš, kā būt labai ģimenei. Un arī mūsu jaunajiem lasītājiem. Piedzīvojuma grāmata Mašīnists Brums. Jā, jauka grāmatiņa par lācēnu, kurš spēlējas ar vilcieniņu un tad pilnīgi netīšām kļūst par īstas lokomotīves vadītājiem. Krāšņi ilustrēta, kopā lasāma ar bērnu. Paldies, Vija, par jaunumiem. Gribu atgādināt, ka jūs mūs varat redzēt arī mūsu mājaslapā dzīvīte.lv. Bet tagad gan ekspresa konkurss. Kurš pirmais 10 minūšu laikā pēc šī raidījuma atbildēs uz manis uzdoto jautājumu pareizi, iegūs balvā šo grāmatu 12 Latgales loki kopā ar Annu Rancāni. Un jautājums ir šāds. Kādi ezeri fragmentā no Annas Rancānes grāmatas 12 Latgales loki šodien tika pieminēti raidījumā? Kādi ezeri? Zvaniet 25 418 418, jums ir laiks 10 minūtes pēc šī raidījuma. Tiekamies jau pēc nedēļas nākamajā grāmatu ceturtdienā. Es dodos ceļojumā uz Latgali, bet raidījumā jums vēl kāds patīkams novēlējums. Un tagad Dzīvītes padoms veiksmīgai dienai. Ja jūs pamostaties un rīts ir tāds pelēks, tas jau nenozīmē, ka pēc pāris stundām pēkšņi jūs neiesiet pa ielu un neieraudzīsiet kaut ko, kas izmainīs jūsu dzīvi. Varbūt pēkšņi tas būs kāds cilvēks un jūsu dzīve pagriezīsies pavisam uz citu pusi. Tāpēc galvenais ir nezaudēt cerību.